Mieram tuvu piedāvā raidierakstu. Vai ticēt ir normāli? Kā šodien ticēt? Kā šodien lūgt? Mierīgas sarunas nemierīgajiem. Esiet sveicināti, mīļie Mieram tuvu draugi, kas mūs redzat, dzirdat. Mierīgas sarunas nemierīgajiem. Priesteri Dmitrij, tā sauc šīs sarunas. Es pa laikam mēģinu satikt kādu jauku cilvēku, kuram ir ticība. Tad mēs aprunājamies, un tas mani stiprina. Un es priecājos, ja tas noder un stiprina ticību vēl kādam. Mīļie skatītāji, mīļie klausītāji, priesteris Dmitrijs Artjomovs. Labdien! Labdien! Un, priesteri Dmitrij, tu esi atbraucis no Romas. Liels paldies! Pirmkārt, gan, ka mēs vakar satikāmies uz ļoti skaistu pasākumu, jo tu biji ievadvārdu autors 2 baznīcas dokumentiem, ko tikko izdevām. Un bija ar mieru vakar šo grāmatu atvēršanas svētkos piedalīties. Un tad man šķita, ja tu esi Rīgā, es gribu tevi noķert, es gribu ar tevi aprunāties, lai arī citi cilvēki tevi ierauga, tevi dzird un paklausās, kas tev ir sakāms. Priesteri Dmitrij, ir tā, ka es šeit mēdzu uzdot arī tādu ļoti personisku jautājumu par ticību, jo tas, protams, ir ļoti privāti. Un vai es varu lūgt tev padalīties? Vai tu jau nāc no ticīgas ģimenes? Un pat ja tā, kas bija tas brīdis, kad tu šo lēmumu pieņēmi sev? Jā, man ir ticība. Es ļoti ceru, ka man ir ticība, bet redzēsim tur. Viss sākās, kad es gāju uz bērnu dārzu. Jo līdz tam brīdim, kad mani vecmama neizveda uz baznīcu, es nemaz nezināju, ka eksistē Dievs, baznīca un tā tālāk. Drīzāk par Diedušku Ļeņinu es uzzināju krietni agrāk nekā par baznīcu. Bija tāds laiks, jā. Jā, tie ir 80. gadi. Un vienā brīdī, kad vecmama mani paņēma uz baznīcu, viņa mani paņēma, saka, braucam ar mani kopā. Labi, braucam, vecmama jāklausīja, tīpaši, kamēr esi bērnu dārzā, tad noteikti. Un viņa mēģināja paskaidrot, bet kur mēs braucam? Un viņa saka, мы поедем в костёл. Mēs braucam uz baznīcu. Jā. Un man kā bērnam, es esmu no krievvalodīgas ģimenes, man kā bērnam šis vārds, protams, ka neko neizsaka. Man pirmā asociācija bija ar ugunskuru, kastjor. Un tā kā Līgo svētki jau bija pazīstami, mēs jau katru gadu svinējam, es padomāju, ārpus plāna, forši. Un viņa mani aizveda uz baznīcu, un, protams, ka es neko pilnīgi nesaprotu, tikai skatījos apkārt, kad būs tas ugunskurs, kad tas sāksies, jā, tā svētku svinēšana un visas pārējās lietas. Bet, cik liela mans bija izmisums, ka nekāda ugunskura nebija. Un toties bija interesanti paskatīties apkārt. Kad priesteris, es esmu Kristus karaļa baznīcas, tolaik tur bija vēl ambona, tāda, kad priesteris runāja sprediķi, viņš kāpa augšā un šis ambonas vēstīja. Es neatceros, kurš vēl priesteris tajos laikos bija, būtu jāparbauda. Un tad vecmama jautā, kas tas ir? Tas ir ķēniņš, ne? Tu jautāji vecajam jautā? Jā. Vai tas ir ķēniņš, tādas drēbēs? Un viņa saka, ķēniņš. Biju. Bet man visa tā atmosfēra ļoti patika. Es nezinu, kāpēc, bet vienkārši patika. Un pirmā doma atnāca, es arī gribētu būt kā viņš. Un tad tieši tas bija tas moments, kad mani atveda uz baznīcu, sākas viss šis piedzīvojums, kas ilgst joprojām. Izpildījās, es esmu kā viņš. Bet bērnu dārzā bija tāda, kad mani veda, spēļu laukumā bija tāds kugis, un kugim bija tāds pakāpiens, ka vari uzkāpt augšā, un it kā tu esi kapteinis un vadi šo kugi.
Un man tā sanāca, ka es tā pamudināju vienu, otru, trešo, davai paspēlēsim Keiniņu. Protams, es neuztveru to kā baznīcu, priekš maniem vēl joprojām bija Keiniņš, un tad es kāpu augšā uz šī kuģa, un sprediķoji. Un tēloju, ka sprediķoju. Un visiem pārējiem bija man jāklausa. Un tadas bija manas spēles laiku pa laikam. Un laikam tieši to laiku varētu būt, ka tas ir Dieva mājiens, ka laikam būšu par priesteri. Protams, gāja pēc tam laiks, biju tuvāk baznīcai, tālāk baznīcai, arī pusaudžu gadi. Un šī opcija kaut kur palika fonā, bet bija arī vairākas citas, jo tādi laiki, ka es atceros viens no tādiem momentiem, es nezinu, vai vēl joprojām eksistē tāds Baltijas bataljons, Baltbat. Laikam viņam bija vieta Sužos, tur bija tādi it kā desantnieki, kaut kāds tāda karavīru vienība. Un es kaut kā gribēju ļoti tur tikt, bet fiziski es nebiju pārāk stiprs, un es vairākus gadus gāju uz sporta zāli, un es tiešām pacelu fiziskus parametrus, un tas ielika arī tādu fizisko pamatu tam, ka es arī tagad joprojām šis lietas neatlaižu. Bet, kad pienāca 12. klase, man bija tāda opcija, divas opcijas – seminārs vai Rīgas Tehniskā universitāte. Jā. Un šeit bija tas bija lūzuma moments tieši arī mūsu izglītības sistēmā, jo tajā laikā, 99. gadā, tika ieviesti centralizēti eksāmeni. Vēl toreiz nebija šī mūsdienu kategorizācija ABC vai kā viņa tagad ir. Toreiz bija tieši no 1 līdz 10. Un ņemot vērā to, ka mūsu valdība ļoti vēlējies ieviest šo sistēmu, lai nevajadzētu kārtot iestāju eksāmenus, un es pabeidzu eksāmenus samērā labi, bez 6 vismaz, tad arī es varēju RTU iestāties tajā laikā bez iestāju pārbaudījumiem. Bet tolaik es nodomāju, Dievs, ja tu esi, tad tu dod man zīmi. Ja, kur mani paņems, tur es iešu. Un tāpēc es biju gatavs dokumentus iesniegt gan RTU, gan seminārā. Bet tur bija tā problēma, ka vajadzēja lemt pašam, jo abas divas vietās mani ņēma. Bet, priesteri, tomēr es par šo nevaru tev neuzdot jautājumu, jo tu esi gatavs jau stāties seminārā, un vienlaikus tu saki, Dievs, ja tu esi, tas īstenībā ļoti interesanti, vai ne? Jo šķistu taču, ka seminārā stājas cilvēki, kas tā kā vairs neuzdod šādu jautājumu. Man šķiet, tā ir liela traģēdija, ka neuzdod šādu jautājumu. Jo ticība, tā ir izvēle, nevis pārliecība. Jo šeit ir fundamentāla starpība. Jā. Jo, kad tu zini, tev nav izējas. Ja tu zini, ka man ir balts krekls, tu nevari tagad pateikt, ka tev ir zaļš. Nē. Tas man, ka tā nav vairs ticība, vai ne? Jā. Tev ir pierādījums tam, tavas acis tev rāda, ka krekls ir balts. Protams, karteizīs pateiktu kaut ko savādāku, bet paliekam tādā sadzīves līmenī. Jā. Bet, kad tu nezini, vai viņš ir, vai viņa nav, tev jāizvēlās. Vai tu dzīvosi tā, it kā Dievs pastāv, vai izvēlēsies tā, kā nē. Un man skolas gados šis jautājums bija ļoti aktuāls, jo no vienas puses ērtāk, kad viņa nav. Tu vari pats lemt, kas ir labs, kas ir ļauns un tā tālāk, bet no otras puses prāts pieprasa kaut kādu koordinātu sistēmu, saskaņā ar kuru vērtēt, kas ir labs un kas ir ļauns. Ja, jo ja katram ir sava vērtību sistēma, tu nevari izvēlēties, kura ir pareiza. Jābūt kādai augstākai vērtībai. Un tas gāja caur skolas gadiem, arī starp citu caur fiziku un bioloģiju, jo priekš manis nekad nebija tādas konflikta starp zinātnisko pasaules redzējumu un ticību. Un man joprojām tā nav. Es nezinu, kurienes tas rodas, bet man nav. Un tāpēc no vienas puses mana izvēle bija tomēr seminārs, no otras puses tā vienmēr paliek ticības jautājums, kurā ietverts arī zināms nedrošuma elements, jo tu neesi drošs. Nav. Ja? Cik herētiski tas varbūt neskanētu. Bet no otras puses, tad tu uzņemies atbildību par saviem lēmumiem.
Tā nav tā, ka Dievs man liek darīt kaut ko. Es izvēlos saskaņā ar šo vērtību sistēmu, saskaņā ar šo pasaules redzējumu, un es tā vēlos dzīvot. Un līdz ar to, ja šajā vērtību sistēmā ir kaut kādas problēmas, man ir jārisina. Ja? Nu, piemēram, tie slavenie baznīcas skandāli. Ne? Visvieglākais pateikt tā, nu, ja baznīca ir tādi baznīcas kungi visādi, tas iešu projām, vai ne? Bet man jāuzdot jautājums, ok, Dievs, ja tu patiešām esi, un tu to pieļauj, tam varbūt ir kaut kāda jēga, vai kaut kādā veidā tu vēlies, lai es būtu tieši šajā situācijā vai šajos apstākļos, kur es varu ienest kaut ko labu tur, kur nav nekā laba. Jā, nu skaidrs, šīs ir tik sarežģīts jautājums, ne tādā ziņā, ka vai tam ir kāda jēga. Arī vakar mums ieskanējās diskusijā par grāmatu, ja, ka vai ir kāds labums no kāra apmēram. Ja, un, protams, ka mēs tā kā tikām līdz tam cilvēka brīvības jautājumam, ja, ka nu, mēs esam brīvi arī izvēlēties ļaunumu, lai cik tas nebūtu dramatiski, ja, ka mēs, nu, tā tas ir. Ja, bet nu, tādā ziņā, kādam neizklausās, ja, ka nu, tagad gandrīz baznīca saka, ka nu, tas ir arī Dieva prāts, ka tā notiek. Nē, kategoriski tas nav Dieva prāts. Ļaunums ir vienmēr cilvēka izvēle. Ja. Ļaunums ir viena no opcijām. Ja šīs opcijas nebūs arī brīvības. Es, protams, ļoti vienkāršoju tagad, jo mūsu brīvība nav virtuāla, ka nu, varbūt hipotetiski kaut kā, varbūt teoretiski pastāv opcija. Bet izvēlēties ļaunu mēs varam, un tam ir savas sekas. Līdz ar to, manuprāt, šis ļaunums ir ierakstīts Dieva plānā, jo viņš vēlās, lai mēs viņu izvēlētos brīvi, nevis saskaņā ar konkrētu programmu. Tāpēc arī ļaunuma eksistence pasaulē priekš manis nav liela problēma. Problēma ir pats ļaunums, kā ar viņu tik galā, lai nepieļautu, lai tas valda par mani, jo pēdējā laikā tas, ko mēs redzam, nu, brīžiem gribas pazaudēt cerību pat. Bet no otras puses es varu izvēlēties. Ja? Un vienmēr cenšos vismaz izvēlēties to labo, nevienmēr sanāk. Bet, priester Dmitrij, tieši paldies, ka tu saki, ka es izvēlēties šo cerību, un ka reizēm, kad ir gandrīz tā kā grūti. Jo šai sarunai, tajā sākumiņā ir tādi divi ļoti vienkārši jautājumi. Nu, kā šodien ticēt? Tieši tajā kontekstā arī, ka ir daudz tā ļaunuma, daudz tumsas, ja, un daudz iemeslu neticēt. Nu, kāds tur labais, kāds Dievs, ja? Lūk, nu, kā turēties pie tās cerības un ticības? Manuprāt, viss atkarīgs no tā, kādu Dieva konceptu es pieņēmu. Ja es pieņēmu, ka viņš ir tas, kurš radīja šo pasauli un kurš izgudroja ļaunumu, faktiski reducēju Dievu. Ja? Vai nu es varētu pieņemt tādu koncepciju, ka viņš nav visvarenais, jo nevar šo ļaunumu uzvarēt, vai viņš nav vislabākais, jo nevēlās šo ļaunumu uzvarēt, vai ir kaut kādi citi iemesli, tad šajā gadījumā nezinu, vai ticība ir iespējama. Manuprāt, tikai ja mēs pieņēmam, ka Dievs ir, izmantošu tādu vārdu transcendents, ka viņš ir pāri mūsu konceptiem, tikai tad var pieņemt, ka tādam Dievam var ticēt. Jo ja viņš ir radīts pēc mūsu attēla un līdzības, faktiski, ja Dievs būtu mūsu prāta konstrukcija, ja, un Dievs būtu tāda būtne, ar kuru mēs aizbāžam mūsu nezināšanas sfēras, ja, nu, piemēram, ka kādreiz ir pērkonnegais, cilvēks nezina, kāpēc tas viss notiek, nu tādā gadījumā, laikam, Dievi dusmojās. Protams, ka tagad zinātne aizgāja tā arvien tālāk, mēs zinām, kas tas ir, tas pērkons un tā tālāk, tā visa elektrība. Līdz ar to vismaz nav vajadzības reducēt Dievu līdz tādam, kurš aizbāž šo nezināšanas sfēru. Līdzīgi arī morālojos jautājumos vai procesos, kas notiek pasaulē, ir baigi liels kārdinājums uzvilkt visu attiecību uz Dievu, visu atbildību, jā, un ka viņš ir vainīgs pie kariem, viņš ir vainīgs pie tā, ka dzimst slimi bērni vai kā aiziet bojā nevainīgie, bet ļauni cilvēki dzīvo krāšņi, jā, piemēram.
Jā, tad, protams, tādam Dievam nav iespējams ticēt. Un tad cilvēks aiziet projām no šīs koncepcijas. Bet problēma nav Dievā. Problēma ir tādā, ka manā galvā šis koncepts nebija atbilstošs realitātei. Es esmu kristietis pēc izvēles, jo mans ceļš viņš bija tomēr tāds pakāpenisks. Arī man bija arī tāda bunta laiki, ka, ja Dievs ir labs, kāpēc, un tā tālāk. Jā. Bet, kad ieslēdzas prāts, kristietība piedāvā tieši ļoti racionālo Dieva koncepciju. No vienas puses tas izriet no atklāsmes, jo viņš atklāja mums sevi tā, ka viņš to vēlējās, un mums ir prāts, lai šo atklāsmi piedzīvot, atšifrēt un sakārtot pa plauktiņiem. Ja, un tad, ja mēs mēģinām skatīties uz pasauli tieši caur tāda transcendenta, mūžīgā, nezinu, visi superlatīvi, kas tikai nāk prātā, skatīties uz Dievu tieši kā uz vis, tad ir iespējams. Tā kā jautājums, kādam Dievam es ticu? Ja? Un ja es redzu, ka caur savu ticību, caur šo koordinātu sistēmu, ko es izvēlējos, es varu paskaidrot visu ko vai daudz ko. Es varu iegūt arī mieru, jo arī tas ir ļoti interesants psiholoģiskais moments ticības dzīvē, ka tas ne tikai dod tādu sapratni. Piemēram, vakar mēs runājam, ka tas, ka pastāv kari, tas ir tomēr noslēpums. Bet tas ir racionāli paskaidrojums, kāpēc tas paliek noslēpums. Jo šīs attiecības labuma un ļaunuma, brīvas gribas un izvēļu, tas viss sakārtojās. Ja? Un, ja es izvēlos tādu Dievu, tad jā, tad es varu ticēt. Ja es reducēju viņu, tad, protams, ka gribās aiziet projām. Tipisks piemērs mani izarstēja mūžīgu mieru jau viņam laikam, kad nomira, bija ļoti pārsteigts, bija tāds amerikāņu stand-upers, George Carlins. Brīnišķīgs cilvēks, bet viena no stand-upiem viņš, es tagad nevarēšu attēlot viņu un laikam nevarēšu nocitēt, bet doma bija apmēram tāda. Šie kristieši, viņiem ir Dievs, sēž tur uz mākonīša. Un tagad saka, es jūs ļoti mīlu, bet ja tu izdarīsi kaut ko ļaunu, tad es tevi sodīšu ar elli. Ja? Un tad es klausu, domāju, ko viņš dara? Viņš reducēja Dievu, un tagad viņš jau necīnās pret Dievu. Viņš cīnās pret šo redukcionisko koncepciju, pret šo ideju, un tagad viņš šo ideju vēl pārdod citiem. Ja? Un cits, kurš varbūt mazāk reflektē, domā, tiešām, Karlinam taisnība. Bet tieši George Carlins man izrastēja no tādas redukcionistiskas koncepcijas par Dievu. Ja? Un priekš manis viņš ir transcendents, un tas vārds ar lielo T, tas visbūtiskākais, vismaz priekš manis, lai tomēr viņam ticēt un viņam uzticēties. Paldies, jā, bet tiešām tas skan tik skaisti un tādiem lieliem burtiem, bet cilvēkam, kas tad saka, jā, es gribu tam transcendentajam Dievam ticēt, kādus soļus tu iesaki? Vai arī kā pārbaudīt, ka tā mana ticība, ka es esmu tomēr vēl pie šaura Dieva, ka es neesmu vēl tikusi līdz tam transcendentajam Dievam? Ticība ir izvēle. Bieži vien tā ir izvēle bez kaut kādiem racionāliem pamatojumiem. Došu piemēru, lai būtu skaidrs. Jā. Iedomājies, ka ģimenē sieva šķiet, ka vīrs staigā pa kreisi, ka viņš nav uzticīgs. Un tagad viņš viņu pārliecina, klausies, taču nē. Ja viņai būs šī ideja, ka viņš staigā pa kreisi, pat ja viņš neiet, viņa atradīs pierādījumus. Ja? Māc kaut kāds tur kur tu biji vakar, kāpēc necēli klausuli, kāpēc uz WhatsAppā neatbildēji uzreiz, jo es redzēju, ka ziņa aizgāja un tā tālāk. Atradīs. Viņai ir otra izvēle. Ok, ticēšu viņam. Un tā ir izvēle. Viņa var ticēt vai nē. Un šajā gadījumā būtu tā, ok, es ticu, ka viņš ir uzticīgs, un es dzīvoju tā, it kā viņš ir uzticīgs. Un paskatīsimies, kas notiek. Jo gribās atbildi uzreiz šeit un tagad. Ja? Nezinu, detektīvu algot, lai viņš tur paskatās, telefonu parādīt vai kaut ko citu.
Bet ir tā lieta, ka ticība tas nav viens akts. Tas ir process, kas sākās ar to, es izvēlos dzīvot saskaņā ar to kristīga dieva koncepciju, izvēlos ticēt tā un paskatīšos, kas notiek. Manā gadījumā tas nostrādāja, jo es izvēlējos, kaut arī bija šaubas un tā tālāk. Un, protams, lūdzoties, iekļaujot. Kāds varētu pateikt, ka tā ir autoindoktrinācija, bet man šķiet, ka tomēr nē. Es uzskatu, ka tā ir žēlastība. Bet viņš mani pārveido, un es redzu, ka es uzliku uz pareiza zirga. Jo tas ir tāpat, kā zirgu sacensībās. Ka tu nezini, kur, protams, tu vari rēķināt reitingus un tā tālāk, bet tu nezini, kurš atnāks. Ja tas ir godīgi viss. Attiecībās ar Dievu ir līdzīgi, un es saprotu, kāpēc Dievs to pieļauj tieši tā. Jo viņš vēlēs, lai mēs viņu izvēlētos brīvi. Nevis, es pierādīšu, ka es esmu, un tagad tev nebūs izvēles. Un tāpēc, ja kāds patiešām grib ticēt, sākumā, faktiski, fake it till you make it. Tas nozīmē, ka telo, līdz tas nekļūs par taisnību. Līdz tu nesāksi tiešām to darīt. Protams, tas ir tikai piemērs, bet pamēģina dzīvot saskaņā ar kristietību un runāt ar viņu. Patiešām šis jautājums, kungs, ja tu esi, es pieļauju, ka tu esi. Es izvēlos šo opciju, ka viņa varētu būt patiesa. Ja kāds automatiski pasaka, noteikti Dieva nav, mēs visu varam paskaidrot, ka Dawkins, piemēram, vai Sapolskis ar to egoistisko gēnu, tad, protams, ka viss reducējās. Un viņa sistēmā nav iespējams pateikt, pamēģini savādāk, jo viņš šo sistēmu izvēlējās, šo bioloģisko skaidrojumu visam. Bet ir vēl cita opcija. Pamēģini savādāk. Un ja tu pamēģināsi, padzīvosi un paskatīsies, jo kristietība ir viena brīnišķīga lieta. Tu jebkurā brīdī vari pateikt, viss, es vairs neticu. Tu neesi piespiests. Neesi piespiests. Tas ir tava izvēle. Tas ir tas pats, kā klostera dzīvē, priestera dzīvē. Par to varbūt skaļi nerunā, bet tas ir līdzīgi. Tu jebkurā brīdī vari pateikt, es eju projām, bet es izvēlos palikt. Un tad, ja notiek kaut kādas grūtības, tu nevari pateikt, vainīgi visi viņi. Nē, es izvēlējos šo sistēmu, es izvēlējos ticēt, un tagad, kā lai es tieku galā ar to visu. Protams, es ticu, ka ir Dieva žēlastība, ka viņš ir klāt. Negribu haritoloģijas lekciju taisīt, bet Dieva žēlastība burtiski tā ir viņa klātbūtne manā dzīvē, tā draudzības stāvoklis ar viņu, es parasti to tā skaidroju. Un viņš ir uzticīgs draugs, man ir nepieciešams pielikt pūles, lai arī pašam būtu uzticīgam viņam. Un paskatīties, kas notiks. Jo noteikti kārdinājumi nāks līdz pēdējam dzīves brīdim. Un tikai tad, kad mēs attieksimies jau tajā pusē, būsim pārsteigti. Tad būs visas atbildes. Priesteri Dmitrij, un te ir dažādi cilvēki bijuši uz šo sarunu. Un, protams, ļoti īpaši ir vienmēr, ja tie ir Dievam veltīti cilvēki, jo, man liekas, šodien cilvēks ar ticību vispār jau ir pārsteigums. Un kur nu vēl cilvēks, kas tā kā visu savu dzīvi ir veltījis Dievam, un tu esi viens no viņiem. Tu esi priesteris, bet ne tikai. Tu esi arī Marijānis, Marijāņu kongregācijas brālis. Vai tu vari arī, pirmkārt, ieskicēt, ko tas vispār nozīmē un kāpēc šāda izvēle? Es varu salīdzināt, jo konsekrēta dzīve tas nav kaut kāds ārkārtīgs. Un varbūt tas ir pārāk skaļi pateikts, visa sava dzīve upurēta Dievam un tā tālāk. Jo to, ko mēs saucam par konsekrēto dzīvi, tas nav nekas, ir un nav nekas vairāk, kā mūsu kristības konsekrācijas tāds turpinājums, varētu pateikt, intensīvākā dzīve, teiksim, ar to. Piemēram, tu brauc ar mašīnu, es braucu ar mašīnu, bet ir profesionāli šoferi. Mēs esam tie, kas vienkārši brauc tāpēc, ka ir vajadzība pa savām darīšanām. Bet autobusa šoferis visu dienu pavada. Apmēram tā mēs varētu pateikt. Ļoti interesants salīdzinājums. Mēs esam kristīti, mēs izvēlamies sekot Kristum, ievērot baušļus, cīnīties ar grēku un tā tālāk, bet nākošais solis,
bet es vēlos kļūt par profesionālu kristieti. Tas, protams, pēdiņās, ja, ka es vēlos būt viņam uzticīgs, arī būt kā Kristus, ievērojot tā saucamos evangeliskos padomus, šķīstība, nabadzība un paklausība. Protams, par viņiem var runāt ļoti daudz, jā, bet būtībā tas ir tikai kristības, žēlastības tāda intensifikācija, ka tu izvēlies savu dzīvi būt par profesionālu kristieti, varētu tā pateikt, varbūt. Jā. Saudabīgi skan, bet es saprotu domu, jā. Nu, lūk, un tad, vārdu sakot, tu šo izvēli izdarīji? Seminārā. Jā. Arī šeit es ļoti ticu, ka Dievs tur roku par pasauli un arī par mani, jo par Marijāņiem es uzzināju arī ļoti nejauši, jo es stājos garīgajā seminārā 1999. gadā. Tajā laikā Katoļu baznīca Latvijā bija liela uzplaukumā. Jau padomju laiki pagājuši, jau ienākusi jau tā priesteru paudze, kas formējās brīvībā, kaut arī tur cēla to semināru un tā tālāk. Un tajā laikā Dominikāņi Liepāja atvēra noviciātu. Un es atceros, ka es paņēmu baznīcas vēstnesi un lasu, ka Dominikāni mums... Atvaino, tūdās es palūkšu, lai puikas nekliedz. Atceries domu. Viņa aizgāja. Labi, tad ceļ. Labi, es ceru, ka viņa vairāk nebļaustīsies. Jo man liekas, ka dzirdēs, vai ne, to, ka brēc. Tā nekas. Pamēģināsim vēlreiz, jā. Okay. Jā? Tad sāc no tā sludinājuma, jā? Okay. Es iestājos seminārā 99. gadā. Latvijas katoļu baznīca tajā laikā bija liela uzplaukumā, jo tajā brīdī jau... Ja? Okay. Jo... Okay. Trešais dublis, ok. Dublis numur 3, numur 3, jā. Ok. Es iestājos Rīgas garīgajā seminārā 99. gadā. Tajā laikā Latvijas baznīca tiešām bija tāda liela uzplaukumā, jo nāca jau priesteri, kuri pabeidza semināru jau brīvajos laikos, jau bija iespēja mācīties latviski, jo līdz šim seminārs bija visai Padomju Savienība, līdz ar to mācības bija krieviski. Un tajā laikā, kad es stājos, jau bija iesniedzis dokumentus. Man rokās trāpījās baznīcas vēstnesis, neatceros, vai viņš saucās tā vai ne tā, bet tā pati avīze bija. Un tur bija reklāma. Dominikāņi aicina iestāties klosterī. Es atceros, ka toreiz 4 puiši iestājās. Bet es skatos uz datumiem, 17. augusts laikam bija pēdējā diena, domāju, kur jau es? Es jau uzzināju tikai. Varbūt būtu Dominikānis. Varbūt būtu Dominikānis. Jā. Un domāju, ok, labi, ne tad ne. Man vienkārši gribējās to balto habitu. Tāpēc man tāda ideja pēkšņi parādījās. Un es paliku garīgajā seminārā. Pagāja kāds laiks, tieši 99. gadā bija 75 gadi kopš Marijāņu klātbūtnes Latvijā un Marijāņi svinēja verenīgies, par Marijāņiem neko nezināju. Tikai dzirdēju tēvs Peņķuš, Marijānis, varbūt otrais vārds, ir tāds vārds. Marijāns, laikam tā. Varbūt tas ir tas, jā. Un es atceros, ka uz latviešu valodu tika iztulkota sveitīga Jura Matuleviča dienas grāmata. Īstenībā tas ir dienas grāmatas daļas tikai, bet uz latviešu valodu. Un tur es redzēju, ka pirmkārt aizmugurē bija Marijāņu adrese Viļānos, tā bija provinciāla mājas to brīdi. Un es pirmo reizi ieraudzīju, ka es uzvārda stāv tie burti Mits. Un mana doma bija tāda, laikam tas ir zinātniskais grāds kaut kāds. Ja. Un toreiz tagadējais arhibīskaps bija garīgais tevs garīgajā seminārā, es aizgāju pie viņa ar šo virkni jautājumu. Kas tas ir tie Marijāņi, ko nozīmē tas Mits? Viņš, protams, tur, klausies, tev jāiet pie tēva Peņķuša, viņš tev zinās labāk paskaidrot. Es aizgāju pie viņa un no viņa uzzināju par Marijāņiem. Un tad man radās tā doma, es arī gribētu. Jo kaut arī tas varētu skanēt dīvaini, tie, kas zina, tie sapratīs, bet tajā brīdī ļoti lielu iespēju uz mani atstāja arī tēvs Andrejs Trapučka. Viņš tolaik bija Marijānis, vēlāk viņš izstājas no mūsu kongregācijas. Un es arī skatījos uz viņu, domāju, tiešām tāds svētīgs, jā, es arī tā gribētu. Jā. Es vairāk mani uzrunāju, ka viņš runāja un visi klausījās tā, jā. Es arī gribēju, arī nospēlēja laikam kompleksi un tur vēlēšanas un tā tālāk. Atgriešanās pie ķēniņa bērnībā, jā. Bet Dievs arī šīs lietas izmanto. Un tad
es tēvam Peņķušam pateicu pirmajā kursā, ka es vēlos būt par Marijāni. Viņš, protams, teica, pagaidi, viņš teica, jānobrīst aicinājumu. Bet tajā laikā otrs tagadējs bīskaps, tolaik priesteris Pavlovskis Eduards, bija prāves mana dzimtajā draudzē, un tajā laikā, kā vikārs kalpoja cits Marijānis, polis Pēteris Sroka. Un es, kā seminarists, braucu brīvdienās, viņš vienmēr paaicināja seminaristu uz brokastīm, un ar tevu Pēteris iepazinos, un arī pateicu, es gribētu būt par Marijāni. Un Pēteris Roka, es teicu, ka tevs Peņķuš teica, ka lai es nogaidu. Pēteris Roka pateica ļoti zīmīgus vārdus. Ja tu gribi būt par Marijāni visu dzīvi, kāda starpība, kad tu stāsies tagad vai pēc 3 gadiem, davai pamēģini tagad. Un tad tolaik es uzrakstīju tevam Jāzepam Sitniekam, mūžīgu viņa mieru, viņš bija Latvijas provinciāls. Un viņš mani pamudināja, atbrauc uz pāris dienām, parunāsim, es aizbraucu uz Viļāniem, un Viļānos tieši es pieņemu lēmumu, ka es gribu būt par to Marijāni. Un tad, kad beidzās akademiskais gads, es palūdzu monsignoram Daļeckim, ka es vēlos iet pie Marijāņiem. Viņš, protams, teica, kā viņš to saka, es domāju, ka tu būsi par Svētā Pētera locekļa ordeņa, Svētā Pētera ordeņa locekli, bet, aizēju pie arhibīskapa. Es aizgāju pie arhibīskapa Pujāta, vēl nebija kardināls. Un viņš teica, ja tu gribi, tad tu brauc. Zini, man arī piedāvāja, bet, ja tu gribi, tu brauc, ne? Un tā mani palaida. Ja? Un tad es aizbraucu uz Viļāniem, un tad iestājos pie Marijāņiem, un arī Marijānis paliku. Protams, tur bija arī sava vēsture, ka es gāju projām, bija krīze, bet īstenībā lēmums, kas tika pieņems Viļānos, ka es gribu būt starp viņiem. Tāpēc, ka bija kopiena, tāpēc, ka bija tēvs Sitnieks, kas tevi uzrunāja? Es nezinu. Es pieļauju, ka bija zināma vilšanās par Rīgas garīgo semināru, jo no vienas puses, kad tu stājies, tu sagaidi svētumu, protams, tas ir tie ideāli, ja? Un ideāls sadurās ar realitāti, kur arī ir savas problēmas, arī ir savi konflikti, arī ir kaut kādas tur nesaskaņas un tā tālāk. Un tu redzi, ka nav tik ideāli, kā tu biji iedomājies. Un es padomāju, ka būs labāk pie Marijāņiem. Arī es uzskatu, ka Dievs to izmantoja. Ja, jo šī apziņa, kas ir tā konsekrēta dzīve, īstenībā nobrieda tikai ne seminārā, bet noviciātā. Tikai tad mums, jau pie Marijāņiem, jo tikai tad mums sāka stāstīt, kas tas ir, no kurienes tas rodas, kāpēc šis lēmums, kas ir Marijāņi, kāda ir harizma un tā tālāk. Un tāpēc es tā domāju, ja es biju aizgājis pie Dominikāņiem, laikam būtu Dominikānis. Ja, bet Dievs veda pa šo ceļu, tāpēc es parasti ļoti uzmanīgs esmu ar uzskatu, ka tev ir aicinājums tieši pie Marijāņiem. Tev ir aicinājums uz klostra dzīvi, bet uz kuru pusi Dieva providence tevi aizvedīs, tā jau Jā, bet līdz ar to tu varbūt tā jautājuma zīme tevī ir vēl tāda trīskārša, jo Marijāņi tie tad ir Marijas kongregācija, vai ne? Un piekrīti, sabiedrībā, kur mums ir tomēr daudz tā protestantisma klātbūtne, tas ir arī tāds viens jautājums, ko ir daudziem grūti pieņemt. Kas tiem katoļiem ar to Mariju? Tad tu būtu īstais cilvēks pateikt, kas viņiem ir ar Mariju. Es šaubos, ka es būtu īstais cilvēks, jo es neesmu mariologs pēc teoloģiskas specializācijas. Labi, bet tu saprati, kāpēc es tev to jautāju. Jā. Protams, jo īstenībā iet runa par Marijas lomu pestīšanas vēsturē. Jo noteikti neiet runa par to, ka tas ir barga tēva, tāds antipods. Ja? Protams, tas kultūra var nostrādāt, ja? Ka cilvēki parasti meklē arī tādus arhetipus, ja? Ka viņa mātes arhetips un tā tālāk. Bet teoloģiski, protams, ka iet runa par viņas lomu un par to, ka viņā mēs varam redzēt, kā Dievs darbojās pestīšanas vēsturē. Kā it īpaši runājot par bezvainīgas ieņemšanas ideju, ja, par dogmu. Mēs jau varam definēt to kā dogmu, jo baznīca jau ir izteikusi šo pēdējo vārdu. Bet arī šī bezvainīga ieņemšana nozīmē, ka Kristus ar savu, vienkāršāk sakot, Kristus ar savu nāvi un augšām celšanos izpelnījās pestīšanu ne tikai mums, kas esam laikā ziņā pēc viņa, bet arī tiem, kas bija pirms. Ja. Tas ļoti skaisti atspoguļots mises lūgšanā, ja, ka
pateicoties Kristus nopelniem, tu viņu pasargāji no ikviena grēka. Ja? Nevis tāpēc, ka viņa nav, mēs negodinam viņu, ka viņa ar saviem spēkiem tā pelegianistiski panāca to, ka izcīnīja kaut ko. Nē, bet viņa ir svēta, jo Dievs ir svēts. Ja? Kad Dievs bija pirmais, kas deva viņai žēlastību, viņai piekrita tam. Ja? Viņai ir nopelns, jo viņa piekrita. Ja? Bet lielāku darba daļu, pateiksim, tā izdarīja Dievs. Ja? Un tāpēc mēs viņu godinam tieši tāpēc, ka viņa ir pestīšanas viskaistākais auglis, evidentākais. Ja? Mēs varam tieši viņā redzēt, kā tas ir iespējams, kā tas notiek un kā tas arī iespējams arī mums. Protams, es vienmēr sev tā brīžiem padomāju, mēs taču pēc kristības sakramenta arī esam kā bezvainīgi, neesam ieņemti bezvainīgi, bet mēs kļūstam tādi it kā bezvainīgi ieņemti. Ja? Proti atbrīvoti no tā, kas nebija tas bezvainīgais. Viņa atbrīvotā pirms ieņemšanas vai ieņemšanas brīdī mēs esam atbrīvoti pēc piedzimšanas. Ja? Tāpēc mēs viņu godinam. Bet tāda vecajā teoloģija pastāvēja ļoti skaists skaidrojums. Godu mēs atdodam tikai Dievam. Latrija, grieķu vārds, nozīmē, ka tas ir gods, cieņa un tā tālāk. Bet attiecību uz Mariju mums ir tā saucama dūlija vai hiperdūlija, jeb cieņa. Ja? Tas ir liela starpība. Dievam gods, viņai cieņa. Ja? Es nezinu, varbūt latviski vai šie vārdi būtu pareizi, bet lai atšķirtu šo starpību. Ir tā, tie līmeņi. Jā, ļoti skaidri. Priesteri Dmitrij, tu mani asociējies, ka tev esi tiešām šis priesteris ar stāstiem un arī priesteris ar ģitāru, priesteris ar dziesmām, tāds savējais priesteris. Un vienlaikus, es tagad raugos vismaz kongregācijā, ja to attiecībās kongregācija var teikt, ka tu tā kā kāp pa karjeras kāpnēm vai tiec paaugstināts. Es saprotu, ka tu tagad esi, tā kā, piemēram, uzņēmumos ir valdes, tad tu esi arī tagad pie šīs te vadības. Vai tu vari pasakīt, un arī no otras puses, kā tā kongregācija paņēma tevi no mums, no Latvijas un ielika tevi Romā. Un, protams, mums tas ir liels zaudējums. Tev es pieļauju... Arī ieguvums, protams, vai ne? Bet ko tas tev vispār nozīmē? Tādam arī varbūt atzinība. Tas tev, kā tu uz to skaties, ko tas tev nozīmē? Pirmām kārtām es gribu tikai pateikt, ka baznīcā, vismaz līdz prāvesta līmenim, kāds vēl varētu pateikt, es gribu būt prāvests. Bet iet runā tālāk, tīpaši Latvijas kontekstā tagad, ka mēs gaidām arī jaunu bīskapu nomināciju. Es domāju, ka vismaz cik man ir zināms, tie, kas tiešām varētu būt tie bīskapi, viņi sēž un domā, tikai nes. Ja? Tiešām. Un es to atklāju tieši pateicoties tai nominācijai, bet ar to nomināciju bija mazliet savādāk, nekā tas varētu šķist. Jo es nekad nebiju domājis, ka es būšu Romā, un pēc studijām es atgriezos uz Latviju, un līdz ar to arī sāku veiksmīgi aizmirst itāļu valodu. Bet vienā brīdī ģenerālpriekšnieks piezvanīja un pateica, klausies, mums ir problēma. Problēma, tad atkal problēma. Viņu problēma, es esmu šeit. Mums viens no padomes locekļiem, jo padome tika ievēlēta reizi 6 gadus kapitulu, visas kongregācijas, un viņš pēc 2 gadiem nolēma atkāpties, jo viņš nejūtās varbūt labi Romā, nejūtās savā vietā, viņš arī nevēlējies būt šajā padomē, viņš arī laikam tā sēdēja, ka tikai nes, bet piekrita. Un tad viņš uzrakstīja lūgumu, ka viņam jāatkāpjas, un tā kā kapitula nenotiek, viņa būs tikai 29. gadā. Tad ģenerālpriekšniekam ir tiesības izvēlēties jebkuru, jo normāli, teiksim, kā Latvijas saima notiek, vai ja kāds aiziet projām, ir tas saucamais mīkstais mandāts. Tas nozīmē, ka nākošais, kurš savāca visvairāk balsis, viņš nāk tā vietā. Mūsu gadījumā šī sistēma nedarbojas, jo ģenerālpriekšnieks var izvēlēties jebkuru. Un šī izvēle bija vienkārši racionāla. Tas nozīmē, ka viņi mani pazīst, jo pirmkārtām es ik pēc laika klauvēju pie durvīm lūdzu naudu grāmatu izdošanai. Taisnība. Tā ir viena lieta. Es biju students, un šī komanda, kas joprojām ir ģenerāla vadība, viņi tur pamainījies vietām, kapitula viņus pamainīja vietām, bet viņi ir tie paši. Tas nozīmē, ka viņi mani pazīst.
2 gadi galu galā dzīvojam kopā. Nākoša lieta bija vajadzīgs cilvēks, kurš jau runā itāļu valodā. Kaut arī, kad es aizbraucu, man nācās, es izvēlējos, nebiju piespiest. Aizgāju uz itāļu valodas kursiem, atkal atdzīvināt valodu, 2 mēnešus gāju katru dienu. Jo vienkārši saprast es saprotu, bet ar runāšanu bija kā bija. Un tā bija racionāla izvēle, ka varētu paņemt kuru pateiksim tā, vieglāk izraut. Jo es pabeidzu klostera priekšnieka kadences, vairs nevarēju būt. Atkal priesteris Andris Šavels kļuva par Daugavpils klostera priekšnieku. Es nebiju ne prāvests, nekad mūžā neesmu bijis prāvests. Laikam izskatās, ka arī nebūšu. Un tad vienkārši viņš izvēlējās tāpēc, ka viegli paņemt, ja, viegli atstāt visu, jo nekas nesabrūks, ja es aizbraukšu projām. Ja. Un, protams, es atceros, ka viņš man zvanīja, klausies, ir tā problēma, es, protams, negribu jūsu vikariātu kaut kādā veidā tur pabojāt, ja, negribu, lai kaitēt jūsu vikariātam. Es saprotu, ka -1 tas ir Mīnus ļoti daudz. Tas ir daudz, jā, kad to spēku nav daudz, jā. Tas ir vairāk nekā -10%, jā, no vikariāta. Bet klausies, ir tāda lieta, ka aizbrauc, jā. Un tad padomāju, vienā brīdī es arī redzēju, izdevam pēdējo grāmatu, un es domāju, ko vēl tālāk darīt. Jā, lekcijas Rārzī, lekcijas seminārā, tas viss bija, un man liels prieks joprojām to darīt, bet gribēs vēl kaut ko vairāk, un te pēkšņi nāk ģenerāla priekšnieks ar to piedāvājumu. Es piekrītu, jā, protams, varēja ar rokām un kājām pateikt nē, bet no otras puses, iespēja iepazīt kongregāciju. Un es tagad žēloju, jo es nevaru būt Latvijā biežāk un darīt kaut ko vairāk priekš Latvijas. No otras puses, tas palīdz paskatīties plašāk uz baznīcu. Jā, un būt tajās vietās, es neesmu ceļotājs, man nepatīk ceļot. Tiešām. Jā. Bet tas ir tas, ko tu šobrīd dari, vai ne? Un tāpēc ir tās vietās, uz kurām man ir jābrauc sakarā ar manu kalpojumu, es nekad mūžā pat nebiju iedomājies, ka es aizbraukšu. Es tālāk par Spāniju neesmu bijis, un ārpus Eiropas vispār nekad neesmu bijis pirms... Proti, nebija bijis pirms tagad šī kalpojuma. Jā, pirms šī kalpojuma. Un pēc tam jau sākās arī tas braukšanas, tas vizitācijas, arī Marijāņu kopienu pārbaudē, kā viņi dzīvo, palīdzēt ģenerāla priekšniekam arī ar padomu, kā varētu atrisināt kaut kādas problēmas. Jo īstenībā mūsu funkcija tagad ir tā ugunsgrēku dzēšana. Ja? Jā. Jo, ja viss ir kārtībā, tad nav jājaucās. Ja kaut kas nav kārtībā, tev jāpieņem lēmumu. Tas ir tas, ko tu šobrīd nodarbojies. Jā. Un tāpēc es to pieņēmu kā tādu iespēju uzzināt vairāk. Ja? Man nebija motivācijas mācīties angļu valodu. Nācās. Ja? Un tagad es mācos joprojām. Ja? Nebija motivācijas nekur braukt, bet tagad jābrauc. Lūk, bet tomēr laika pa laikam tu arī atbrauc atpakaļ uz Latviju. Un kā tev izskatās Latvijas baznīca tagad šajā visā kontekstā? Un es gribētu, ka tu pateiktu kaut ko cerīgu, protams, jā? Man šķiet, ka Latvijas baznīca stāv ļoti interesantā vēstures momentā atrodas pašlaik. Jo no vienas puses, es jau par to biju rakstījis pavisam nesen, laikam šis raksts tika izies Katoļu baznīcas vēstnesī, bet tas, kas nāk man prātā, tā kā bija, vairs nebūs. Ja. Jau nebūs šīs lauku draudzes piepildītas, kā viņas ir bijušas. Kā mēs gaidām atkal jaunu bīskapu nomināciju, ja, un kurš tur būs un tā tālāk. Varam pateikt tikai vienu, ka visticamāk būs Latvijas pilsonis, jo konkordāts, ja, ar apustisko krēslu. Jā. Mēs nevaram importēt bīskapus. Priesturus varam, bīskapus ne. Interesanti, es to nezināju. Jā, paldies par tādu tā kā vismaz sašaurinājam kandidātu loku. Kā būs jārisina šīs problēmas, kas stāv mūsu priekšā? Jā? Kā tiek galā ar tiem skandāliem, kas saistīti ar šīm lietām, kad priestri tika apsūdzēti? Jā, tīpaši, ka lietas vēl notiek, tiesas, prāvas nav beigušas. Kā būs jāuzrunā mūsdienu cilvēks? Jo vecās sprediķošanas metodes nezvai ir tik efektīvas, jā, kā tas ir bijis. Kā varbūt nāksies mainīt kaut kādā veidā arī draudžu tīklu. Jā.
Ja, jo ir ļoti daudz tukšo baznīcu. Ja, vai nenonāksim līdz brīdim, kad kādu baznīcu nāksies slēgt, un kā to izdarīt, ja, kā to paskaidrot. Ir ļoti daudz izaicinājumu, bet no otras puses, kad es skatos, tagad man ir tā brīnišķīga iespēja skatīties no perspektīvas un redzēt, kā citas lokālas baznīcas tiek galā. Ja. Es redzu, ka mums ir cerība, ka ir iespējams pieņemt lēmumu, ir iespējams šo lēmumu arī īstenot. Vissvarīgākais ir, lai kāds varētu, ja kāds, kas pieņem lēmumu, lai viņš būtu spējīgs arī skaidri, cieņpilni, racionāli paskaidrot, kāpēc mēs darām tā. Jo tā sinodalitāte, ja, ko ieviesa pāvests Francisks, baznīca īstenībā vienmēr bija sinodāla. Francisks neizgudrēja neko jaunu, viņš izvilka vecas grāmatas, kuras aktuālas arī šodien, bet mēs būsim spējīgi mainīties, ja, jo mainīsies tiešām, izdzīvos, kas mainīsies, tas ir tiešām, ja, un tā ir mainas sabiedrība, un ne jau baznīca. Tā ir liela problēma, ka ļoti bieži baznīcā mēs sakam, mums nav jāskrien pakaļ sabiedrība, jā, mums jāsaglabā mūsu tas vecas vērtības, konservatīvas un tā tālāk, un tā ir taisnība. Bet mums jāmaina valoda, ar kādu mēs runājam ar sabiedrību. Jā. Un līdz ar to tā paskaidrošana, jā, tā komunikācija, manuprāt, tas ir liels izaicinājums, bet arī, ja mēs baznīcā spēsim Latvijā šo lietu veicināt, ja mēs spēsim tikt galā ar to, kā komunicēt ar pasauli, arī ar savējiem, tad būs ok. Jo, manuprāt, varbūt, es negribu nevienam neko pārmest, bet manā skatījumā mums vēl joprojām ir tā padomju sistēma labāk nerunāt, jo apkārt ir ienaidnieki. Jo tu pateiksi, ja, tas bieži vien gadās ar, teiksim, vismaz, ok, viena no diecēzēm tā gadījās, ka nomināti kādam priestriem izpeldēja pēdējā brīdī un par nominātiem nevienam neko neteica, pat pašam ieinteresētam, un viņš pārsteigts ar to lapu stāv, un ka viņam jāmaina draudzē. Cik nepareizi. Ja? Es saprotu, ka kādreiz tā bija jādara, ja? Jo, lai nebūtu pļāpāšanas, lai nebūtu arī tas naidīgo struktūru ietekmes, ja? Bet tagad ir mazliet savādāk. Ja? Bet tagad pirmkārt mēs esam gudrāki. Mēs esam spējīgi arī atspēkot. Jācer, ka tā vajadzētu būt, vai ne? Un tāpēc es skatos ar cerību, ka tas ir iespējams. Jo citās vietās es redzēju, kā viņi atrisina, ja, ka tas ir risināms. Tas nav tā, ka mēs esam strupceļā. Tikai komunikācija un, laikam, drosme pieņemt lēmumu un to īstenot. Priesteri Mitī, bet par tevi pašu vēl turpinot, tas nozīmē, ka tev ir tā kā laikā noteikts šis kalpojums Romā, vai, proti, vai mēs tevi varam gaidīt tagad tieši ar šiem arī jaunajām zināšanām, kā risināt draudžu problēmas un tā tālāk atpakaļ? No vienas puses es ļoti ceru, ka neviens mani stipri nejautās manu viedokli, kā to risināt. Jo es negribu būt starp tiem lēmējiem. Un es arī esmu proaktīvi savā draudzē, tad, kad tomēr par prāvestu tiksi to darīt. Ja? Bet es vienmēr sēžu tā, tikai nes. Ja? Bet mums ir tā, ka februārī 2029. gadā beidzās šīs padomes, jā, jau jūkvārdi, šīs padomes mandāts, beidzās viņu kadence. Un kārtēji kapitūlai būs jāievēl gan ģenerālais priekšnieks, gan arī padomnieki. Līdz ar to mani noteikti atbrīvos, jo es neesmu tāds, kurš ir baigi populārs kongregācijā, kuru visi pazīst un kuri gribēs redzēt padomē. Ir savas zvaigznes, pateiksim tā. Ir cilvēki, kuri tiešām būtu spējīgāki un gribētu arī to darīt. Ja? Jo es tā gribēju un negribēju. Ja? Un, ja man rīt pateiktu, klausies, paldies, tu vari braukt uz mājām, es labprāt. Ja? Bet tā ir tā īstā brīvība īstenībā. Jā. Es tev varu tikai par to apsveikt, vai ne? Jā. Tas ir brīnišķīgi, ka tu vari izvēlēties, un ja es palieku tur un esmu gatavs paciest šos lidojumus pa 8 stundām pa 12, kad tev jāsēž tā, ja? Jo aziātiem ir mazāk vietas, ja? Un esi gatavs, bet es to izvēlējos, ja? Un es jebkurā brīdī varu pateikt nē, bet es to izvēlējos un to daru, un man par to ir prieks, ka varu.
Priesteri Dmitrij, tā kā jau ejot uz otru pusi pie beigām sarunai, mēs šo sarunu ierakstām 8. maijā. Un tā ir tāda jubileja, pirms gada tika ievēlēts jaunais pāvests, jau šā brīža pāvests Leons 14. Pirmkārt, kur tu biji, kā tu to uzzināji? Tas bija ļoti... Priekš manis bija skaidrs, ka man jābūt Pētera laukumā, jo... Tu biji Romā, jā. Es biju Romā, protams. Ir tā lieta, ka es vienmēr smējos par to. Katru reizi, kad es pārvācos uz Romu, notiek konklāvs. Kad es biju students, tad pāvests Benedikts atkāpās. Tika ievēlēts pāvests Francisks. Tagad es pārvācos, nepaiet pāris mēneši, un pāvests Francisks aiziet mūžībā. Tā kā man ir tāda harizma būt pāvestu maiņas laikā. Un bija tā, protams, kad konklāvs jau sākās, kāds laikam bija iedevis Latvijas televīzija man uz kontaktus, un viņi lūdza kādu komentāru, kad viņš tika ievēlēts, un mēs bijām sarunājuši tā, ka no manas vietas, kur es dzīvoju līdz Pētera laukumam, ir kādas 40 minūtes jābrauc ar autobusu. Jā. Un es zināju noteikti no pagājušas reizes, ka starp baltiem dūmiem un pāvesta iziešanu laiks vēl paies. Jā, jo kamēr viņš pārģērbsies, kamēr kardinālā dos viņam godu, tur vesela procedūra. Un tāpēc, kad tikko es ieslēdzu online, lai tikai mazliet skan no YouTube šo skrusteni. Lai tu uzzini, kad tas notiks. Un tikai darīju tur savas lietas, tikai dzirdu, baldi. Jā, ka ir tās gaviles. Pārslēdzu, tad ar Latvijas televīziju biju sarunājis, ka, kad parādīsies baltie dūmi, mēs sazināsimies un es braukšu pie jums. Jā. Un tā arī sanāca, ka es vienkārši aizbraucu tajā brīdī, vēl pirms pāvests iznāca, mums bija šī reportāža, un tad es aizgāju mazliet tālāk paskatīties un paklausīties, ko viņš pateiks. Un tas tev bija pārsteigums, kardināla prevasta iznākšana? Es viņu nepazinu nemaz, jo, protams, ka funkcionēja jau cirkulēja dažādi uzvārdi, kas varētu būt un tā tālāk, bet ir tāds joks. Ja kāds ieiet konklāvā kā pāvests, iznāk no turienes joprojām kā kardināls. Tieši tā, un šis bija tas gadījums, vai? Un es vienam no kardinālam kādreiz pajautāju, protams, saprotu, ka jūs nevarat pateikt visu, bet kā tas ir bijis jūs? Un viņš teica, zini, visticamāk, ka visi, kas tur sēž, lūdzās, lai šīs bikeres paiet viņiem garām, jo neviens nevēlās, īstenībā. Un patiešām nav nekādas kampaņas, nav billboardu pa visu Romu balsojiet par prevostu vai par Parolīnu vēl par kādu. Nav arī kaut kādas kampaņas iekšā. Protams, mēs nezinām visu, tikai pieļauju, kā filmā Konklāva, kas iznāca tieši laikā. Tur nav līdz galam atspoguļot visu, un ir arī kanoniskas neprecizitātes, ļoti tādas lielas neprecizitātes. Bet viņš pateica tā, ka mēs ievēlējam, kur uzskatījām par pareizo. Ja? Tur, protams, arī bez pāvesta atļaujas neviens no kardināliem nevar atklāt, uz kuru tur balsoja vairāk, kam bija otrā vieta un tā tālāk. Vienīgais, ko mēs varam parēķināt, kurā no balsojumu turēm viņš tika izvēlēts, jo ir precīzi noteikts, kad ir jābalso. 2 stūres no rīta, 2 vakarā, tā kā tas bija ļoti ātri. 7. datumā viņa laikam sāka konklāvu, 8. viņa... Šķiet, ka 4. balsojums bija, jā. Tā kā tas bija ļoti ātri. Tā kā, katrā ziņā, jo redzi, it kā gads jau riņķī ar jauno pāvestu, un tomēr es teiktu, ka mēs ne ļoti pazīstam Latvijā. Nesasniedz mums daudz ziņu. Bija tagad mazliet ziņas par viņa vizīti Āfrikā, bet ļoti minimāli. Ja? Labi, protams, viņa vārdu apmaiņa ar Trumpu nepalika bez ievērības, ja? Bet arī varbūt mazliet izraut no konteksta. Tas tā. Bet kā tu tad no savas puses, kas tevi iepriecina jaunajā pāvestā? Ko tu par viņu teiktu? Ja tīri subjektīvi tikai varētu, jo ne es viņu pazīstu, ne viņš zina par manu eksistenci, bet es, kad pabeidzu aizmirsu šo reportāžu, kad mēs pabeidzam šo reportāžu Latvijas televīziju, es aizgāju uzreiz paskatīties, protams, netiku jau tur no telebīmas skatījos, netiku, bet pirmie vārdi, ko viņš pateica, la pace sia con voi, lai miers ir ar jums, miers jums. Ja, un mēs varam redzēt, ka
šie vārdi, vismaz priekš viņa, nebija tikai skaists sveiciens, jo tas ir bīskapa sveiciens, ja, miers jums, ja, tas ir bīskapa liturgiskais sveiciens. Priesteris saka, kungs ir ar jums, bīskaps miers jums. Un viņš ar šo bīskapa sveicienu sāk savu pontifikātu. Un ar katru savu rīcību, ar katru savu dokumentu, ar intervijām, viņš apstiprina, ka viņš vēlēs būt tas, kurš nes mieru. Un, manuprāt, mūsu pasaulē tas ir ļoti vajadzīgs. Cik ļoti? Jo mums beidzās šīs vecās sistēmas. Viņas vairs nefunkcionē, kā bija. Ja, mēs nezinām, vai NATO pastāvēs. Sorry, bet kas zina? Ja? Mēs dzīvojam politiku laikā, kad ļoti daudz atkarīgs no politiku kaprīzēm. Ja? Protams, šeit arī ir sava sistēma un negribu iedziļināties. Un viņš ir tas, kurš saka, nē, tā nevar. Nevar ar spēku. Ja? Jo mūsu politiskas diskusijas balstās tagad uz naida. Tas nav konstruktīvas. Es jums piedāvāju tādu un tādu. Es jums piedāvāju padomāt, cik mans oponents ir nelietis. Ja, burtiski ir tas. Ja. Un, ne tikai Amerikā, ne tikai arī Latvijā, bet daudz kur tas ir. Ja. Tiešām savu oponentu pazemošana. Un tagad iziet viņš un saka, puiši, miers jums. Ja. Davai beidzam viens otru apliet ar nesmukām lietām, beidzam viens otru vajāt. Varbūt ir iespējams savādāk to atrisināt. Atkal komunikācija, dialogs. Un viņš ir tas, kurš, manuprāt, to veicina tik, cik var. Ja. Pāvests nav vislielākā figūra, ja, ar lielāku ietekmi pasaulē, bet tomēr tas ir cilvēks, kas ir ļoti nozīmīgs pasaulē. Vismaz 1,3 miljardi katoļu tagad priekš mums viņš nav tikai formāla galva, bet arī viņam jābūt par autoritāti. Viņš cenšas būt. Ja, un tāpēc es ceru, ka viņam izdosies. Lai viņam tiešām izdodas, ka es varu arī gan tev, tam, ko tu saki, pievienoties, gan arī apliecināt, ka tiešām viņš bija liels pārsteigums man, es nepazinu, bet tad mazliet par viņu painteresējoties un tiešām saprotot tās visas kvalitātes, kas viņam ir. Kaut vai tas, ka atrast cilvēku, kas nav ne tā kā, protams, no viens pēc mūks, ja, no augustīniešu šis te pārstāvis, ja, tad Dienvidamerikā kalpojas, Amerikā dzīvis ar Eiropas saknēm un tā tālāk, bet vienlaikus, kas liktos ļoti kā konservatīvi ar šo, bet vienlaikus ļoti atvērts šodienas pasaulē, jo vārdu sakot, bija arī citi kandidāti, kas varbūt man pat labāk patīk, tāpēc, ka es viņus vienkārši labāk zināju. Bet es zinu, tad ļoti konservatīvais spārns uzreiz būtu vīlies. Vai atkal, ja kāds konservatīvs pārstāvs, tad tas liberālais spārns uzreiz būtu vīlies. Tad šeit vismaz sākotnēji visiem viņš patika. Un šķiet, ka tas joprojām turpinās. Ka neviens nav tā, ka viņš nebija neviens novirziens baznīcā, ja, kas tā kā šis nav mūsu pāvests. Viņš ir pāvests, viņš ir vienojošs pāvests. Ja? Un tā jau ir viena no tām lielākajām funkcijām. Ja? Tikai divas piebildes. Ja kāds uzskatīs, ka tas nav viņu pāvests, viņš tik un tā uzskatīs un nekas viņu nepārliecinās. Bet arī otra lieta ir tā, ka viņš tomēr cenšas būt visu pāvests un līdz ar to viņš ļoti uzmanīgs vārdos. Ja, viņš nav tik spontāns kā pāvests Francisks, kuru pēc tam vajadzēja kaut kādā veidā, pāvests ne to gribēja interpretēt. Bija vajadzīgs interpretātoru pulks. Ja. Viņš ir piesardzīgāks, jo viņš saprot, kāds uz viņa gulstās sloks, ka katrs viņa vārds sver vairāk nekā tavs vai mans vārds šeit. Protams. Priesteri Dmitrij, un tagad pavisam, lai mēs pabeigtu sarunu, varbūt arī kādu tādu praktisku, tīri padomu tiem, kas skatās, klausās. Tas viens jautājums, kas izskan, kā šodien lūgt? Nav laika, ir tas stress, ir vispār kā ticēt un kā lūgt. Un tu jau mazliet sarunas gaitā ierunājies, ka vispār tā kā dod Dievam iespēju atklāties, ja? Tā kā komunicēt. Ko tu tur vēl piebilstu? Kaut ko iedrošinošu un izpildāmu? Es domāju tā, ka pirmkārtām uztvert Dievu nopietni. Viņš nav piedeva pie dzīves, ja, kā tur sāls salātiem. Viņš ir salāti. Ja. Viņš ir pamatā.
viņš ir tas, no kura mēs esam un uz kura mēs ejam. Jēga tam visam, avots un mērķis. Līdz ar to fundamentālākais jautājums nav, kā lūgt, tikai kā viņu izprast. Ja es saprotu, ka viņš ir centrā, ja, ka viņš ir kā saule un es griežos pa orbītu ap viņu, ja, un pateicoties viņam un tai dieviškai gravitācijas neko neizlidoju, ja, neesmu hausā, tad būs arī laiks gan lūkšanai, gan arī intelektuālai kaut kādai izaugsmai, ja, padziļināšanai. Būs arī laiks meklējumam un visiem pārējiem. Jo, jā, stresa būs arī mazāk. Jo, ja tev ir drošs pamats, kā kokam, ja saknes ir dziļi, ja, tad, vējš var būt dažāds, ja, un var būt ļoti stiprs, bet ja tu esi iesakņots, tad būs Tas nenozīmē, ka vēja nebūs. Vēja būs tik un tā. Bet jautājums, vai es esmu iesakņots kungā? Ja jā, tad būs stress, bet viņš nebūs iznīcinošs. Ja, viņš nebūs tas, kurš degradēs personību. Bet, protams, jāizmanto arī psihologu palīdzību, ja vajag. Priesteri Mitī, paldies par taviem neatkārtojamajiem salīdzinājumiem un paldies tev par veltīto laiku. Vienmēr prieks. Tagad maziņu pauzītes, paņemšu grāmatiņu, tev uzdāvināšu. Šitā mēs izgriezīsim. Un pašā sarunas beigās ir daļa pateicībai. Un pirmā pateicība ir tavam brālim kongregācijā, priesterim Andrim Ševelam un Daugavpils Jēzus sirds draudzei. Viņi ir atbalstījuši šo te mūsu sarunas ierakstu šoreiz. Un paldies Rīgas Katoļu ģimnāzijai par šīm telpām, kur mēs varam šodien ierakstīt sarunu. Varbūt arī fonā pa brīdim dzirdējāt kādu bērnu dipināšanu un kādu izkliedzienu. Tie ir Katoļu ģimnāzijas bērni, kas tepat netālu spēlē regbiju. Tātad mēs esam pie viņiem. Liels paldies par iespēju un, priesteri Dmitrij, liels paldies tev par veltīto laiku. Un es vienmēr uzdāvinu pēdējo grāmatu, ko mēs esam izdevniecībā izdevuši, bet tā kā mēs jau vakar tikāmies uz pēdējo grāmatu prezentāciju un jau tiki arī apdāvināts, tad šoreiz es tev dāvināšu pirmo grāmatu, ko mēs izdevām Blakus mieram tuvu. Es ceru, ka tev tā nav. Noteikti nav. Tā ir grāmata par Svēto Francisku Visu zemais. Un ļoti skaista. Es ceru, ka tev patiks kādam pārlidojumam atkal uz kādu tālu vietu. Vārdu sakot, lai tas tevi iepriecina, tāds dzejisks stāsts par Francisku. Un šeit vakar jau es liecināju, bet es izstāstīšu vēlreiz skatītājiem. Pirms laika mēs izdevām grāmatu Dieva vārds ir žēlsirdība, pāvesta Franciska grāmatu. Un itāļu izdevumam pāvests bija ar savu roku rakstījis nosaukumu. Un mēs aizsūtījām uz Vatikānu lūgumu, mēs domājam, ko tur zaudēt, ja? Ka varbūt, ka pāvests varētu uzrakstīt latviski, un aizsūtījām paraugu. Un uz grāmatas iznākšanu nebija mums vēl atbildes. Mēs domājam, pats par sevi saprotams, pāvests mums sūtīs. Bet taču liels bija mūsu pārsteigums, ka pēc laika mēs saņēmām vēstuli Dieva vārds ir žēlsirdība. Tas ir pāvesta Franciska rokraksts. Un tad, kad viņš aizgāja mūžībā, tad mēs izdevām šīs kartītes viņam par piemiņu, lai tā tev ir kā grāmatzīmīte grāmatai. Liels paldies! Un paldies vēlreiz. Un pati pēdējā pateicība, protams, jums, mīļie klausītāji, skatītāji, kā tik ilgi izturējāt joks. Un atkal savukārt, ja jūs tā kā no savas puses, ja jums patika un gribētos vēl kādu sarunu dzirdēt, protams, paldies, ja jums iekritīs sirdī, ka es arī varētu atbalstīt šo sarunu, lai viņi var turpināt. Tad ieliksim arī linku, kā tas ir vienkārši izdarāms. Bet pats svarīgākais, uzspiediet to īkšķīti, noabonējiet, ja neesat to vēl izdarījuši mūsu Mieram tuvu kanālu. Tas laikam skaitās tā kā labi, un lai arī citi to dzird. Jā, un tad vēlreiz paldies par uzmanību līdz kādai nākamai jaukai reizei. Atā! Visu labu! Mierīgas sarunas nemierīgajiem.